Dažādos starptautiskos novērtējumos redzams, ka Latvijas pozīcijas ir uzlabojušās un ticam, ka tāda tendence saglabāsies arī turpmāk, atklāja finanšu ministrs Andris Vilks. Gan mazāk svarīga ziņa uzņēmējiem ir tā, ka spērti pirmie soļi, lai samazinātu nodokļu slogu. Runājot par Eiropas Savienības daudzgada budžeta pieņemšanu, finanšu ministrs norāda, ka pašreiz valda liela neziņa, kad to pieņems. Tā ir atkal varbūt slikta ziņa, jo mēs nevaram varbūt tik ātri, kā mēs gribētu plānot savus Eiropas Savienības fondu apguves apjomus. Ja mums būtu zinām precīza summa, tad mēs saulaicīgāk varētu atrast tās prioritātes, kurām vairāk mazāk mēs esam jau vienojušies, bet labi, man ļoti traucējoši. Bet būtu ļoti labi nākamā gada vidū saprast, tad redzēt Latvijas summu un salikt par programmām konkrēti, cik kurai aktivitātei mēs novirzam. Diskusijā Latvijas biznesa gada pārskats, kas sagaida uzņēmumus, kurā piedalījās valsts amatpersonas un uzņēmēji, eksperti pārunāja ne tikai pašreizējo ekonomisko situāciju, bet atskatījās arī uz uzņēmumu 2011. gada finanšu rezultātiem. Kā atklāja uzņēmumu firmas LV valdes priekšsēdētājs Juris Roškalns, pagājušā gadā uzņēmēju darbībā vērojams stabils pieaugums. Nav kritumi, kā mēs vērojām, iepriekšējos gados, nav arī eksplozijas, ko mēs vērojām iepriekšējos gados, kas vainagojās ar kritumiem. Jā. Bet, ja runā par konkrētiem rādītājiem, tad sanāk vairāk kā 20% pieaugums apgrozījumā. Jā. Ir arī peļņas rādītāji uzlabojušies un arī darbinieku skaits palielināšanās uzņēmumos. Tas ir ļoti tādi veselīgi rādītāji. Un, jā, kas priecē, to, ka tas pieaugums nav dubultā, jā, nav arī krituma dubultā. Jā, ir daudz nozars, ir tikuši kritiskam līmenim pāri, jā, kā piemēram nozars, kas ir celtniecības nozars, kas agrāk, ko mēs dzirdējām, krita ļoti strauji. Tāpatās arī auto nozars, jā, kas tur bija vērojams kritiens līdz pat 80%. Jā, tas šobrīd ļoti stabils pieaugums viņām ir, un šīs nozars jau ir tikušas uz pozitīvu bilanci. Jā, un ir vēl daudz nozares, kurām vēl jākļūst par pozitīvām. Viens no aktuālākajiem jautājumiem, ar ko uzņēmēji saskars gan tagad, gan būs spiesti saskarties arī nākotnē, ir darba spēka problēma. Kā atklāja uzņēmuma Lido īpašnieks Gunārs Ķirsons, jāpanāk, ka kvalificētie darbinieki, kas devušies peļņā ārzemēs, vēlētos atgriezties. Primāri, es domāju, ir jāsakārto algu sistēma, jo, kā jau te kolēģi izteicās, pie mums neviens nebrauks, ja mūsu alga būs 2 vai 3 reizes mazāk nekā Īrijā vai Vācijā. Tas ir pirmais jāsakārto darba algas, un es domāju, minimālā darba alga Latvijā jābūt 600 lati uz rokas cilvēkam. Tad viņi pārdomās, jo, es domāju, izbraukuši latvieši vai Latvijas iedzīvotāji, kurā valstī nejūtās labi. Uzņēmuma Grandeg valdes loceklis Andris Lubiņš norāda, ka risinājums darba spēka problēmai ir jārada nekavējoties, jo, piemēram, reformas izglītības sistēmā rezultātus dos pēc vairākiem gadiem. Viņuprāt, ekonomiskā situācija ir kritiskā stāvoklī, jo katastrofāli trūkst konkurētspējīga darba spēka. Lai mēs varētu būt konkurētspējīgi ar savu produkciju, mums ir vajadzīgi ļoti labi darbinieki. Darbinieku nav. Darbiniekiem, tie, kas ir, tie mēs varam piedāvāt tieši tādu darba algu, par kādu mēs varam pārdot savu produktu esošajā tirgu. Esošajā tirgu pirktspēja ļoti zema. Rezultātā arī algas mēs varam samaksāt tikai tādas, kādas mēs varam samaksāt. Diemžēl, pretējā gadījumā mēs neesam spējīgi realizēt uzņēmēju darbību. Lai šo te aburtu apli, pārautu, mans viedoklis un risinājums ir vairāk pievērsties NVS valstu darbspēkam. Tas ir ļoti nepopulāri. Es esmu nacionālists, bet diemžēl šajā situācijā es neredzu citu iespēju. Ja latvieši brauc projām, ir vajadzīgs vietā citi cilvēki. Tādējādi var iegūt darbiniekus, kas ir gatavi konkurēt ar esošo darba spēku, bet uzņēmēji palielināt savu darba ražīgumu un palielināt eksportu. Ekspertu diskusiju organizēja uzņēmums firmas LV sadarbībā ar biznesa portālu Nozare LV, atzīmējot izdevumu Latvijas biznesa gada pārskats 2012 izdošanu.